lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 2. un 3. nodaļas. Tāpēc tu, ak cilvēk, esi neaizbildinājams, ik viens, kas tiesā, jo kurjā lietā tu otru tiesā, tu pats sevi notiesā, jo tu tās pašas lietas dari, tu tiesātājs. Bet mēs zinām, ka Dieva sodība tiem tiešām uzies, kas tādas lietas dara. Bet vai tu, ak cilvēk, gan domā, ka tu izbēgsi Dieva sodībai, tos tiesādams, kas tādas lietas dara, un pats tās darīdams? Jeb vai tu nicini viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem? Bet tu pēc savas cietas un neatgriezīgas sirds sev pašam krāji par mantu dusmību un dusmības dienu, kad Dievs parādīs taisnu spriedumu, kas ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Mūžīgu dzīvību tiem, kas pastāvīgi labā darbā meklē godu, slavu un neiznīcību, bet tiem, kas ir rijēji un nepaklausa patiesībai, bet paklausa netaisnībai, dusmību un bardzību. Bēdas un izbailes ir katrai cilvēka dvēselē, kas ļaunu dara, vispirms jūdam un arī grieķim, bet gods un slava un miers ir katram, kas labu dara, vispirms jūdam un arī grieķim, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, jo kas bez bauslības ir grēkojuši, tie arī bez bauslības pazudīs, un kas apakš bauslības grēkojuši, tie pēc bauslības taps tiesāti, jo ne bauslības klausītāji Dieva priekšā taisni, bet bauslības darītāji taps taisnoti. Jo, ja pagāni, kam bauslības nav, no savas dabas dara pēc bauslības, tad šie, kam bauslības nav, paši sevi ir par bauslību. Tie tad parāda, bauslības darbu esam ierakstītu viņu sirdīs caur to, ka viņu sirdsapziņa tiem liecību dod, un domas savā starpā vai apsūdzēs, vai arī aizstāvēs. Tanī dienā, kad Dievs cilvēku noslēpumus tiesās, pēc manas prieka vēsts caur Jēzu Kristu. Raugi, tu saucies jūds un paļaujies uz bauslību un lielies ar Dievu, un zini viņa prātu, un bauslībā mācīts izšķir, kas labs un kas ļauns, un tu ņemies akliem būt vadonis un gaisma tiem, kas ir tumsā, neprātīgiem pamācītājs un nejēgām mācītājs, kam ir atziņa un patiesības raksts bauslībā, tad nu citus mācīdams pats sevi nemāci. Tu sludini, ka nebūs zakt, pats zodz. Tu saki, ka nebūs laulību pārkāpt, pats laulību pārkāp. Tu elka dievus turi negantus, pats esi svētvietu aplaupītājs. Tu lielies ar bauslību, pats Dievu pulgo ar bauslības pārkāpšanu. Jo Dieva vārds jūsu dēļ top zaimots pagānu starpā, itin kā ir rakstīts. Jo apgraizījums gan ir derīgs, ja tu bauslību dari, bet ja esi bauslības pārkāpējs, tad tavs apgraizījums ir tapis par priekšādu. Ja nu priekšāda bauslības likumus tur, vai tad viņu priekšāda netaps turēta par apgraizījumu? Un tad tā priekšāda, kas no dabas tāda ir, un bauslību tur, tiesās tevi, kas ar rakstiem un apgraizījumu esi bauslības pārkāpējs. Jo tas nav jūds, kas no ārienes tāds ir, nedz tas ir apgraizījums, kas no ārienes pie miesas, bet tas ir jūds, kas no iekšienes tāds ir, un tas ir sirds apgraizījums, kas garā un nerakstā. Tam ir teikšana ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Kas tad nu jūdam ir pārāks, jeb kāds ir apgraizījuma labums? Visādi liels, jo pirmā kārtā Dieva vārdi tiem ir uzticēti. Jo kas par to, ja kādi nav ticējuši, vai viņu neticība Dieva uzticību iznīcinās? Nemaz ne, bet lai tā paliek, ka Dievs ir taisns un ik katrs cilvēks ir melis. Itin kā ir rakstīts, ka tu paliec taisns savos vārdos un uzvari, kad tu topi tiesāts. Kad nu mūsu netaisnība Dieva taisnību apstiprina, ko lai sakām, vai tad Dievs nav netaisns, kad viņš soda? To runāju, kā cilvēki mēdz runāt. Nemaz ne, jo kā tad Dievs pasauli tiesās?
Jo ja Dieva patiesība caur maniem meliem ir vairojusies viņam par godu, ko tad es vēl kā grēcinieks topu tiesāts? Un ne tā, itin kā mūs vēlas zaimot, un itin kā daži teic mūs sakām, darīsim ļaunu, lai nāk labums. Tādiem sots pēc taisnības notiks. Lasījums no 1. Samuēla grāmatas 10. un 11. nodaļas. Tad Samuēls ļaudis sasauca tā kunga Jahves priekšā uz Micpu, un viņš sacīja uz Izraēla bērniem: Tā saka tas kungs Jahve, Izraēla dievs: Es Izraēlu esmu izvedis no eģiptiešu rokas un no visu ķēniņu rokas, kas jūs spaidīja. Bet jūs šodien savu dievu esat atmetuši, kas jūs no visām jūsu bēdām un izbailēm ir atpestījis, un uz viņu esat sacījuši: Cel pār mums ķēniņu. Nu tad stājieties tā kunga Jahves priekšā pēc savām ciltīm un pēc saviem tūkstošiem. Kad nu Samuēls visām Izraēla ciltīm bija licis klāt nākt, tad Benjamina cilts tapa iezīmēta, un kad viņš Benjamina ciltī pēc tās radiem lika klāt nākt, tad Matrija radi tapa iezīmēti, un Sauls, Kīša dēls, tapa iezīmēts, un tie to meklēja, bet neatrada. Tad tie to kungu Jahvi vaicāja, vai vēl kāds šeit atnācis. Tad tas kungs Jahve sacīja: Redzi, viņš starp traukiem ir paslēpies. Tad tie steidzās un viņu no turienes atveda, un viņš stājās ļaužu vidū, un viņš bija veselu galvas tiesu lielāks nekā visi ļaudis. Tad Samuēls sacīja uz visiem ļaudīm: Vai jūs redzat, kādu tas kungs Jahve ir izredzējis, jo neviens nav tāds kā viņš starp visiem ļaudīm? Tad visi ļaudis gavilēja un sacīja: Lai dzīvo ķēniņš. Tad Samuēls ļaudīm teica ķēniņa tiesu, un to sarakstīja grāmatā un nolika tā kunga Jahves priekšā, un Samuēls atlaida visus ļaudis, ikvienu uz viņa mājām. Un Sauls gāja arī dzen mājās uz Gibeju, un viņam gāja līdz pulks vīru, kam Dievs sirdi bija kustinājis. Bet kādi nelieši sacīja: Ko šis mums palīdzēs? Un tie viņu nicināja, un viņam nenesa dāvanas, bet viņš nelikās to dzirdējis. Tad Nahāšs, amonietis, cēlās un apmeta nometni pret Jabešu Gileādā, un visi Jabešas vīri sacīja uz Nahāšu: Deri derību ar mums, tad mēs tev gribam kalpot. Tad Nahāšs amonietis uz tiem sacīja: Tā es gribu ar jums derēt derību, ka es jums visiem labo aci izdurju, un ka es visu Izraēlu tā lieku kaunā. Tad Jabešas vecai uz viņu sacīja: Dod mums 7 dienas vaļu, ka mēs vēstnešus sūtām pa visām Izraēla robežām. Ja tad nav kas mūs izpestī, tad mēs pie tevis gribam iziet. Kad nu vēstneši nāca uz Gibeju, Saula pilsētu, un šos vārdus runāja ļaužu ausu priekšā, tad visi ļaudis pacēla savu balsi un raudāja. Un redzi, Sauls ar vēršiem nāca no lauka, un Sauls sacīja: Kas ļaudīm kait, ka tie raud? Tad tie viņam stāstīja Jabešas vīru vārdus. Un Dieva gars nāca pār Saulu, kad tas šos vārdus dzirdēja, un viņa dusmas ļoti iedegās, un viņš ņēma jūgu vēršu un tos sakapāja gabalos, un tos sūtīja pa visām Izraēla robežām ar vēstnešu rokām, sacīdams: Kas nesekos Saulam un Samuēlam, tā vēršiem tāpat darīs. Tad tā kunga Jahves bijība krita uz ļaudīm, un tie izgāja kā viens vienīgs vīrs, un viņš tos skaitīja Bazekā, un Izraēla bērnu bija 300 000, un Jūdas vīru bija 30 000. Tad tie sacīja uz vēstnešiem, kas bija nākuši: Tā sakiet Jabešas vīriem Gileādā: Rīt jums būs glābšana, kad saule spiež. Kad nu vēstneši nāca un Jabešas vīriem to stāstīja, tad tie priecājās. Un Jabešas vīri sacīja: Rīt mēs pie jums iesim ārā, lai jūs mums darāt tā, kā jums patīk. Un otrā rītā Sauls ļaudis dalīja 3 pulkos, un tie uzbruka nometnē gaismai austot, un kāva amoniešus, kamēr diena iekarsa, bet tie, kas atlika,
Tā tapa izklīdināti, ka viņu starpā ne divi nepalika kopā. Tad ļaudis sacīja uz Samuēlu: kas tie tādi, kas sacīja, vai lai sauls pār mums valde? Dodiet šurp tos vīrus, lai tos nokaujam. Bet sauls sacīja: šai dienā nevienam nebūs tapt nokautam, jo tas kungs Jahve šodien pestīšanu ir devis Izrēlā. Un Samuēls sacīja uz ļaudīm: nāciet, iesim uz Gilgalu un atjaunosim tur ķēniņa valstību. Un visi ļaudis gāja uz Gilgalu un cēla tur Saulu par ķēniņu tā kunga Jahves priekšā Gilgalā, un upurēja tur pateicības upuļus tā kunga Jahves priekšā, un Sauls tur ļoti priecājās ar visiem Izrēla vīriem. Piecdesmit sestais psalms. Lūkšana pret vajātājiem. Dāvida sirds dziesma, dziedātāju vadonim, pēc meldijas mēmais balodis svešumā, kad filistieši Gātā viņu bija saņēmuši. Apžēlojies par mani, ak Dievs, jo cilvēki mani grib aprīt. Cauru dienu pretinieks mani apbēdina. Mani ienaidnieki cauru dienu mani grib aprīt, jo daudz ir, kas man pretī stāv lepnībā. Baiļu dienā es uz tevi paļaujos. Dievā es slavēšu viņa vārdu. Es paļaušos uz Dievu un nebīšos, ko miesa man darīs. Cauru dienu tie pārgroza manus vārdus, visas viņu domas pret mani ir uz ļaunu. Tie turas kopā un glūn, tie apsargā manas pēdas, tā kā kas pēc manas dvēseles tīko. Vai tad tie ar tādu netaisnību izglābsies? Gāz zemē, ak Dievs, ļaudis dusmībā. Tu skaiti manas bēgšanas, saņem traukā manas asaras, vai tās nav tavā grāmatā? Dienā, kad es saukšu, tad mani ienaidnieki griezīsies atpakaļ, to es zinu, ka Dievs ir ar mani. Dievā es slavēšu viņa vārdu, tai kungā Jahvē es slavēšu viņa vārdu. Es paļaujos uz Dievu, es nebīšos, ko cilvēki man var darīt. Tev, Dievs, es esmu apsolījies, tev es maksāšu pateicības upuļus, jo tu manu dvēseli esi izglābis no nāves un manu kāju no slīdēšanas, ka es Dieva vaiga priekšā staigāju dzīvības gaismā.